Brīvprātīgi iesaistoties sabiedriskajos darbos un palīdzot citiem, mēs kļūstam labāki paši un uzlabojam mūsu valsts dzīvi. Ja kāds saka, ka tas darbs ir bez maksas, tad tā nav taisnība. Jo to, ko mēs saņemam atpakaļ par to darbu, ko mēs izdarām, tas ne ar ko nav novērtējams. Būt par brīvprātīgo ir moderni. Man liekas, ka tas ir tas stāsts par mums visiem, par to, ka kopā varētu sanākt citādāka mūsu Latvija. Sveicināti vēlreiz! Esam atgriezušies brīvprātīgo godināšanā. Gada brīvprātīgais 2020. Goda zīmes jau saņēmuši 4 brīvprātīgie. Tikpat mums vēl ir priekšā. Bet pirms sākam video sveiciens no godināšanas organizatoriem. Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simpsone. Labvakar, skatītāji un mīļie brīvprātīgie! Jau 7. gadu sagaidot starptautisko brīvprātīgo dienu, Latvijā tiek godināti brīvprātīgā darba veicēji. Kopš 2016. gada šī pasākuma galvenais organizators ir Nodarbinātības valsts aģentūra. Es esmu ļoti priecīga, ka sabiedrībai tik svarīga joma kā brīvprātība ir arī manas darba ikdienas sastāvdaļa. Šodien lielu paldies gribu teikt brīvprātīgā darba organizatoriem. Bez jūsu darba brīvprātīgajiem nebūtu iespēja būt tik aktīviem un noderīgiem. Šogad godināšanai tika pieteikti 146 brīvprātīgie no visas Latvijas. Katrs brīvprātīgais ir kā dzīves stāsts, un šos stāstus mums palīdz uzzināt tie, kas brīvprātīgos piesaka godināšanai. Paldies ikvienam, kas pamana brīvprātīgo mazos un bieži ļoti lielos darbus sabiedrības labā. Paldies mūsu sadarbības partneriem, kuri palīdz šos pieteikumus izvērtēt un izvēlēties šim gadam godināmos. Lai brīvprātīgajiem Latvijā un plašajā pasaulē prieks, mīlestība un neizsīkstoša vēlme darīt mūsu sabiedrību labāk. Es suminu visus 2020. gada godzīmes saņēmējus un sveicu starptautiskajā brīvprātīgo dienā. Paldies Evitai Simpsonei! Jā! Svarīgi atcerēties, ka brīvprātīgos ir jāpiesaka ne tikai šogad, kas jau ir izdarīts, bet jāpiesaka arī nākamajā gadā. Atgādinu, ka goda zīmes pasniedz godināšanas žūrija un ka goda zīmi, goda rakstu un citas dāvanas laureāti un brīvprātīgie saņems nedaudz vēlāk. Goda zīmi pasniedz žūrijas pārstāve, kurai sirdslieta ir tautiskās dejas. Kā viņa pati atzīst, tad viņai patīk raksturu dejas. Proti izdzīvot uz skatuves stāstu, tā lai skatītājs to var nolasīt. Dāmas kungi, uz skatuves es aicinu jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāju Maju Kolbergu. Brīvprātība, empātija, solidaritāte – tās ir vērtības, kas nepiemīt katram. Latvijas iedzīvotāji ir gatavi iesaistīties labdarības akcijās, veikt brīvprātīgo darbu lielās talkas vai dziesmu un deju svētku pasākumu ietveros, bet ir cilvēki, un es gribētu teikt cilvēki ar lielo burtu, kuri ir gatavi sniegt ieguldījumu citu dzīves uzlabošanā ilgtermiņā, nesautīgi, brīvprātīgi un galvenais no visas sirds. Man ir prieks par organizācijām, kurās strādā šādi cilvēki, kuri nebaidās no grūtībām, kuri cīnās, meklē apkārtceļus un galvenais sasniedz iecerēto. Un šodien mēs godinām nevalstisko organizāciju, kuri jau 5 gadus Rīgā un arī citos Latvijas reģionos atbalsta, motivē bērnus un jauniešus ar kustību traucējumiem. Iesaista viņus dažādās sportiskās aktivitātēs, piesaista Eiropas Savienības finansējumu Eiropas solidaritātes korpusa ietveros un nodrošina brīvprātīgā darba iespējas, kā arī rada darba vietas jauniešiem ar kustību traucējumiem. Ar lielu prieku un cieņpilnas attieksmi šodien pasniedzu goda zīmi biedrībai Liventegro. Natālija ir mūsu visu, jāsaka, dzinējspēks. Viņai parasti ir, man ir jauna ideja. Un tad skaidrs, ka sekos kaut kāds jauns projekts, jauna aktivitāte. Mūsu biedrība sāka savu darbību 2015. gadā.
Un no sākuma tas bija tādi izklaides projekti bērniem ar kustību traucējumiem rehabilitācijas centros. Vēlāk mēs paplašinājām šo te formātu ar sporta nodarbībām. No sākuma tas bija tikai ratiņtenis, un pēc tam vēl pievienojam arī citas sporta nodarbības. Un šogad mēs vēl palaidam vēl vienu virzienu. Brīvprātīgais darbs jauniešiem ar kustību traucējumiem. Bērni redz, ko var sasniegt, jo viņi ļoti daudz pati sasniegusi. Viņa spēlēja pati ratiņtenisu un bija labākā Latvijā. Katru nedēļu viņi nāk uz treniņiem un var iepazīties ar dažādu sporta veidu pamatiem. Mūsu nodarbības notiek šeit, Olimpiskajā centrā, un es esmu ļoti priecīga, ka tieši šeit, jo šeit ir ļoti laba infrastruktūra, ļoti daudz cilvēkus, un bērni jūtās tā kā sabiedrība. Ja? Bērni gaida tās nodarbības un var redzēt katru reizi, kā viņi progresē. Ar tiem pašiem riteņkrēsliem brauc aizvien ātrāk, izpilda vingrinājumus, trāpa basketbolu, grozā bumbas. Natālija pati, kā sportiste, redzēja, ka bērniem var vairāk dot tieši sports. Viņa pati izdomāja to visu organizēt, atrada trenerus, atrada mūsu brīvprātīgos. Mums pasākumi notiek jau 4 gadus, un tie nes prieku ne tikai vecākiem, ne tikai bērniem, bet mums pašiem arī. Jo agri vai vēlu katrs cilvēks atrod to, kur viņš var radoši izpausties. Un priekš manis personīgi tieši šī ir šī vieta. Mūsu komanda patstāvīgi strādā apmēram 10 cilvēki, kā brīvprātīgie, un es esmu ļoti priecīga, ka viņi jūta to nepieciešamu piedalīties šī darbā, jo tas ir darbs no dvēseles. No sirds sveicam gada brīvprātīgo biedrību Livintegro. Goda zīmi pasniedz žūrijas pārstāvi, kurai patīk just iedvesmu visapkārt, atrast veidus, kā to izmantot gan sev, gan arī sabiedrības labā. Dāmas un kungi, Daugavpils pilsētas domes jaunatnes nodaļas vadītāja Gunita Vanaga. Brīvprātīgais darbs, tas ir ieguldījums arī sevī. Bieži vien lielākā daļa saprota to, ka tas ir ieguldījums kādā vai kādas sabiedrības labā. Bet īstenībā tas ir liels gandarījums, ka cilvēks veic brīvprātīgo darbu, jo tādā veidā viņš attīstās, iegūst jaunas iemaņas un vēlas palīdzēt ne tikai sev, bet arī apkārtējiem cilvēkiem, apkārtējām radībām, apkārtējai pasaulē. Paldies par ieguldījumu, ka jūs esat un ka jūs varat palīdzēt. Es lepojos ar visiem brīvprātīgajiem, un it īpaši man ir prieks par tiem, kuri sāk veikt brīvprātīgo darbu jau agrā vecumā. Bet lielākais paldies ir arī tiem cilvēkiem, kuri palīdz attīstīties šiem brīvprātīgajiem, kuri veic darbu šo cilvēku ieguldījumā, lai viņi saprastu, ka brīvprātīgais darbs ir ne tikai tas mazais darbiņš, kas tiek padarīts kādā mazā nostūrītī, bet tas ir liels ieguldījums visā pasaulē, visumā, kurš noderēs un būs zināms vēl tālā nākotnē. Esmu lepna nosaukt nākamā brīvprātīgā vārdu, kurš nes savu vārdu pasaulē, un zināsim šo cilvēku kā brīvprātīgā darba veicēju. Brīvprātīgā 2020 Ligita Dalinkēviča. Filiālē Rīga ļoti aktīvi kopš 2018. gada darbojas brīvprātīgā kustība, kuru ir inicijējusi Labklājības ministrija. Mums ir viena brīnišķīga brīvprātīgā Ligita, kuru mēs šajā gadā esam nominējuši kā mūsu gada brīvprātīgo Kapseļu ielā. Un tas prieks un tā gādība un rūpes un ieinteresētība arī, ko Ligita ir sniegusi un joprojām sniedz šiem bērniem, ir ar tādu milzu ieguldījumu. Mums ir arī svarīgs Ligitas viedoklis, jo Ligitā ir arī pieredze
ārvalstīs, darbojoties ar cilvēkiem ar invaliditāti. Ligita ir viens no tiem cilvēkiem, kurš regulāri nāk šeit apciemo bērnus, ar bērniem dodas uz dažādiem pasākumiem. Ligitai ir vairāk veidojusies piesaiste ar vienu no bērniem, ar vienu brīnišķīgu puiku. Piemēram, viņa ir nopirkusi 2 mugursomas, viņa sev nopirkusi mugursomu, un šim bērnam ir nopirkusi mugursomu, lai šis bērns var atpazīt to, ka viņa nāks ciemos, un tad viņiem būs tāds vienotais stils. Tas puika, ar kur man kontakts nodibinājās, tas bija tieši tāda nejaušība, ka man katru reizi deva ar viņu iet staigāties, un viņš nerunā. Un tad mēs ar nerunāšanu dabūjām kaut kādu kopēju kontaktu, kad viņš, mēs šūpojāmies uz tādām šūpolēm, mēs atdarināja, ko viņš dara, un tad viņš sāk saprast, ok, šeit ir viens draugs. Un tad es sāku pamanīt, ka viņš jau smaida, ka viņš ir priecīgs mani satikties, un tad mums tā sanāca, kad mēs kļuvām draugi, bez runāšanas un bez nekā. Šie bērni man ļoti patīk, viņi kaut kā, es nezinu, kāpēc, varbūt tas, ka viņi nevērtē tevi, kad viņi vienkārši priecājas, ka tu esi, kas tu esi. Ļoti pozitīvas emocijas. Sakam lielu paldies brīvprātīgajiem par iesaisti. Priecājamies par katru vienu augstu motivētu un gaišu sirds cilvēku, kurš ir gatavs savu brīvo laiku veltīt šādam te cēlam mērķim, palīdzēt aprūpas centros dzīvojošajiem bērniem. Tā ir tāda patriotiska sajūta, ka es esmu daļa no sabiedrības. Es to jūtu, kad es ne tikai ņemu no šīs valsts, bet arī es kaut ko varu dot. Man tas dod tādu gandarījumu, jā, tas viennozīmīgi ir ļoti interesanti un bagātinoši. Tas mūsu klusais darbinieku mērķis ir, ka varbūt kāds bērns vēl tiks ieraudzīts, un šādā veidā varbūt var nonākt ģimenē. No sirds sveicam gada brīvprātīgo Ligitu Daliņkeviču. Goda zīmi pasniedz žūrijas pārstāvi, kas starp citu jau vairāk kā 7 gadus ir arī kāzu vadītāji. Tas ir viņas hobijs, un es teiktu, tas ir brīnišķīgs hobijs. Dāmas un kungus, skatuvusies aicinu Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas, sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciālistu Lindu Voveri. Kopīgs darbs apvieno cilvēkus, un tas ir fantastisks gandarījums par paveikto. Ar šādu citātu es darbojos kopš brīža, kad esmu sākusi strādāt ar brīvprātīgajiem Jelgavā. Aktīvi, ar dzirkstelīti acīs, ļoti radoši, entuziasma pilni, varbūt arī ar vēlmi izkāpt no savas komforta zonas, sniegt palīdzību citiem, bet tāpat laikā iegūt neizmērojamas zināšanas sev. Tieši tādi ir brīvprātīgie, un tieši tāds ir brīvprātīgais darbs. Un šīs visas iezīmes raksturo cilvēku, kuram šodien pasniegšu goda zīmi. Entuziasma pilns cilvēks, aktīva, radoša personība, kura ārkārtas situācijā ir palīdzējusi sociālajā jomā un jo īpaši aktīvi darbojusies Rīgas apkaimē. Ļoti daudz palīdzējusi mediķiem ar ēdināšanas pakalpojumiem, piesaistījusi daudz jaunu brīvprātīgo palīdzību, darbojusies ar pacientiem, kuriem nepieciešama palīdzība, jo sevišķi Rīgas slimnīcās, un bijusi aktīva un ir aktīva vēl joprojām. Goda zīmi saņem Ilze Neimane Nešpore. Cienām un cienājam. Tas ir moto šai akcijai, un tas ir moto mūsu visiem brīvprātīgajiem, kas tajā ir iesaistīti, vairāk kā 30 cilvēki. Un tā ideja radās, viņi vienkārši nolasījās, viņi bija gaisā. Mēs pirms tam bijām cienājuši smagi slimus cilvēkus ar mūsu cienestiem, kurus restorāni ar ļoti lielu mīlestības garšvielas devu bija gatavojuši. Un tā ideja nolasījās. Ir restorāni, ir ēdiens, viņi verās ciet un ir mediķi, kur ir frontes pirmajās līnijās un gribās viņiem vienkārši pateikt, mēs jūs cienām un cienājam. Mēs jums gribam nodot šo sirsnības sveicienu no mums visiem. Ko tikai cilvēki nedarīja, ko viņi neveda? Ekleri, tortes, kliņģeri, kartupeļu maisi, medus burkas, tas viss tika vests uz mūsu noliktavu, izdalīts par restorāniem, un restorāni gatavoja un atsaucās. 5000 cilvēku, apmēram 300 uzņēmumu ziedoja, un mēs uzklājām garu galdu un uzlikām tur 60 000 porcijas. Tas ir milzīgs skaitlis. Ilze faktiski bija visa šīs koordinācijas pašā centrā.
Ja, viņiem koordinēja gan šos te mediķus, kur, kam, cikos. Mums bija iesaistīti 36 restorāni un kafejnīcas pa visu Latviju. Šīs 9 pilsētas, tur bija ļoti daudz koordinācijas darba. Katra tā porcija ir par to, par mums visiem, ka mēs kopā varam. Nekāds Covid mums nevar kaitēt, jo mūsu pirmās līnijas sajūt šo te sirsnības un mīlestības devu, ko mēs gribam ar šo te akciju pateikt. Kad sākās šī akcija, mēs patiešām, kad pirmos pusdienu paciņu saņēmām, tas bija ļoti liels aizkustinājums par to, ka par mums domā kāds. Paldies visiem brīvprātīgajiem, kas ir iesaistījušies šajā akcijā no tīras un labas sirds. Viņas personība un viņas harizma to akciju noturēja, tas ir viennozīmīgi. Būt par brīvprātīgo ir moderni. Man liekas, ka tas ir tas stāsts par mums visiem, par to, ka kopā varētu sanākt citādāk mūsu Latviju. No sirds sveicam gada brīvprātīgo Ilzi Neimani Nešporu. Goda zīmi pasniedz žūrijas pārstāvis, kuru mēs visbiežāk redzam diriģenta tribīnē, bet viņa hobijs arī ir spēlēt basketbolu. Dāmas un kungi, brīvprātīgo projektu vadītājs Ints Teterauskis. Man ir kritis tas gods pasniegt goda zīmi šogad pašvaldībai. Man šķiet, ka tā ir ārkārtīgi svarīga lieta katras pašvaldības dzīvē, un ir prieks, ka katru gadu mums ir arvien vairāk pašvaldības, kuras tiek pieteiktas godināšanai, un mums ir arī iespēja tās izcelt un pateikties kopā, jo viens ir katra brīvprātīgā individuālais laiks un ieguldītais darbs, tad ir nevalstiskās organizācijas, kas lielākoties ir aktīvākie brīvprātīgie. Un, protams, ja ir vide, kur tev ir viegli un ja ir nepieciešama pašvaldības palīdzība, ja tev ir viens telefona zvans un tevi uzklausa un izdara visu, kas ir vajadzīgs brīvprātīgo darbībai, tad, man liekas, tā ir milzīga vērtība. Novēlu visām pašvaldībām būt aktīvām brīvprātīgo atbalstītājiem. Un šogad gada brīvprātīgais 2020 Kokneses novada pašvaldība. Kokneses novada pašvaldībai ir ļoti svarīgi mūsu novada iedzīvotāji. Un šie mūsu novada iedzīvotāji ir ļoti aktīvi un darbojās ļoti daudz un dažādās šādās brīvprātīgās jomās. Kā lielāko iedzīvotāju biedrību varētu nosaukt Kokneses fondu, kas veido likteņdārzu, kas visā Latvijā ir zināms. Dažas lietas, kas ļoti priecē, piemēram, ja mēs sakam par šiem pašiem brīvprātīgiem, kas ir Latvijas Sarkanā Krusta, ka mums ir viens no lielākajiem brīvprātīgo stundu nostrādātajiem skaitiem sabiedrības labā. Tas ir vairāk kā 1200 stundas, kas ir nostrādātas. Kokneses novada doma ir ļoti atsaucīga uz brīvprātīgo darbu un vienmēr atbalsta visas iniciatīvas un iesaistās arī deputāti paši, jo viena daļa domas deputāti un darbinieki ir arī Sarkanā Krusta biedri, un ir arī daļa cilvēku, kas nāk un ziedo asins donordienās. Organizējam dažādus aktīvus pasākumus, kuros iesaistam dažādas vecuma grupas, sākot ar donordienām, kur ir no 18 gadiem līdz senioru vecumam iespēja piedalīties. Bet seniori nāk un atbalsta brīvprātīgi, arī nāk un darbojas, lai šis pasākums notiktu. Arī jaunieši mums ļoti aktīvi, tad jaunieši darbojās, palīdz sacensības organizēt, piedalās arī dažādos projektos. Mēs vasaras laikā rīkojām dažādus pasākumus, kā streetball turnīrs. Mēs atklājām jauno skateparku jaunas celto, taisījām arī volejbola turnīru Vecbabra pagastā. Mans novēlējums būtu ikvienam atrast šo spēku sevī, gan dot sev, gan arī dot citiem, jo tas ir brīvprātības pamatprincips, neko negaidot pretī, vienkārši par smaidu paldies, iesaistīties un pavilkt līdzi citus, jo kopā mēs veidojam paši šo vidi, jo vairāk mēs rosimies un darbojamies, jo foršākā vidē mēs dzīvojam. No sirds sveicam gada brīvprātīgo Kokneses novada pašvaldību. Dāmas un kungi, es vēlos jums visiem teikt lielu paldies, kas sekojāt līdz šai brīvprātīgo godināšanai 2020. gadā. Esiet atvērti, esiet gatavi darīt, esiet nesautīgi, jo viss sākās no maziem darbiem un tad tie kļūst lielāki. Paldies jums, ar jums bija kopā Aivis Ceriņš, un šajā brīdī es vēlreiz piesaku Lauri Rēniku. Atā! Dārgie brīvprātīgie visā Latvijā, tuvojas Ziemassvētki, un es jums gribētu novēlēt visiem priecīgus, baltus, siltus Ziemassvētkus
un pateikt lielu paldies par to, ko jūs darāt. Jūs esat gandrīz kā tie eņģeļi, par ko es dziedu šajā dziesmā. Priecīgus svētkus un palieciet tādi paši forši. Sniegi tik neprātīgi balti, un man bail, ka zemē šonakt augsti, un es nezinu, pa kuru laiku klusi. Mana sirds tā cieši šonakt aizmigusi, mēs šonakt nozaksim sniegā eņģeļiem spārnus, sniegā zīmēsim. Vien baltus ērmus stāstīsim, to sētniekiem no blakus mājas, un viņi noticēs, jo redzēs mūs pie pleciem spārnus. Un es baidos teikt pavisam skaļi, ko man nozīmē tavs paklusēsim abi, un es plūstu cauri tavām rokām klusi, kā piens tuvāk, tuvāk uz tavas sirds pusi. Mēs šonakt nozaksim sniegā eņģeļiem spārnus, sniegā zīmēsim. Vien baltus ērmus stāstīsim, to sētniekiem no blakus mājas, un viņi noticēs, jo redzēs mūs pie pleciem spārnus. Mēs apledosim ātrāk nekā koki, slīdēsim uz pavasara pusi, dusī gan saule atradīs mūs abus, un mūsi pasmaidīs, kā noķērusi zagļu. Mēs šonakt nozaksim sniegā eņģeļiem spārnus, sniegā zīmēsim. Vien baltus ērmus stāstīsim, to sētniekiem no blakus mājas, un viņi noticēs, jo redzēs mūs pie pleciem spārnus nozaksim. Sniegā eņģeļiem spārnus, sniegā zīmēsim. Vien baltus ērmus stāstīsim, to sētniekiem no blakus mājas, un viņi noticēs, jo redzēs mūs pie pleciem spārnus. Pie pleciem spārnus. Spārnus.